Labdien, cienījamie studenti, cienījamie klausītāji! Šī ir otrā lekcija kursā Medicīnas socioloģija, un šodien mēs runāsim par ārsta un pacienta saskarsmi. Runa būs šoreiz tieši par šo saskarsmes momentu, tāpēc, ka mums jāizrunā pirmā socioloģijas vēsturē specifiskā teorija, ko radījis domātājs sociologs, autors Tolkots Pārsons. Lūk, arī viņš. Un vislielākā ietekme Pārsonsa darbam bija 50. un 60. gados, jo viņa darbs The Social Process tika gaidīts ar lielu nepacietību. Ar ko tad Pārsons izcēlās? Tobrīd medicīnas socioloģija kā nozare vēl nebija izveidojusies. Retrospektīvi skatoties, tā izveidojas tieši tāpēc, ka Pārsons šeit uzrakstīja šo savu darbu, un bija lielas gaidas viņa virzienā. Tika gaidīts, ka viņš radīs kaut ko tādu jaunu, neierastu un parādīs attīstības virzienu visai socioloģijas disciplīnai. Lūk, Pārsons konceptuāli pamatoja šo slimības sociālo modeli. Un to ļoti svarīgi saprast, ka līdz tam bija slimības medicīniskais modelis. Modelis, kur slimība tika definēta kā kaut kāda veida organiskā vai citāda disfunkcija, kur pretīm netika pievērsta uzmanība slimības sociālajiem parametriem. Protams, ka vēsturiski tas tā arī nav tā, ka vispār viņš ir pirmais, kas jebkad pievērsis uzmanību. Līdz tam bija arī vairāki ārsti, kas vienkārši jau pamanīja, ka slimībai un veselībai ir kaut kāds sakars, kaut kāda savienība. Un šī saistība, tur bija runa par vispārīgo socioekonomisko faktoru saistību, tur bija runa arī par konkrētu slimību saistību ar konkrētām šīm parametriem. Kā galvenais parametrs tur tika norādīta nabadzība, bet neviens līdz tam nebija sniedzis šādu padziļinātu un precīzu slimības analīzi no izteikti socioloģiskā viedokļa. Tāpēc arī Pārsons tiek uzskatīts par pirmo tādu pa īstam veselības un slimības socioloģijas teorijas radītāju. Pārsons, protams, balstās uz diviem ļoti autoritatīviem sociologiem. Pirmais no tiem augšpusē ir redzams, tas ir Emīls Dirkheims. Un Emīls Dirkheims sprieda par morālajām autoritātēm, par to, kas tad ir tie paraugi sabiedrībā. Un tas tika apvienots ar Maksa Vēbera ideju par ideālo tipu, jeb kaut kāda veida ideāliem modeļiem. Un šis ideālais modelis tika piemērots ārsta pacienta attiecībām. Protams, Pārsons ietekmēja arī profesiju pētījumi, kuros medicīnas profesija ir attēlota kā paraugs visām profesijām, kas balstās uz ekspertīzi un kalpošanu. Līdzīga veidā kalpošana tiek īstenot arī ugunsdzēsēju vai policistu vai kādu citu sabiedrībā ļoti, ļoti svarīgu profesiju darbā. Pārsons uzskata, ka slimība ir jāuzskata par sociālu parādību, nevis tikai par fizisku stāvokli vai individuālu problēmu. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka slimība, vismaz daļēji, iemesls, kāpēc cilvēks saslimst, ir saistīts nevis ar to, kas notiek viņa ķermeņos, vai to, kas notiek viņu dzīves lēmumos, bet gan ar to, kas notiek sabiedrībā kā tādā, no kurienes tad arī tas ķermeniskais stāvoklis un dzīves lēmumi izriet. Un Pārsons atzīmē, ka svarīgākais, kas te ir jāsaprot, ir, ka slimība neļauj efektīvi pildīt sociālās lomas. Kas ir sociālā loma? Autobusu vadītājs vada autobusu, students studē, pasniedzējs pasniedz, un tā tālāk un tā joprojām. Katram no mums ir zināma sociāla loma ar no tās loģikas izrietošiem pienākumiem. Un, ja mēs šos pienākumus efektīvi pildām, tad sabiedrība arī turpina labi strādāt, attīstīties un tā tālāk. Un no šī viedokļa, kāpēc to sauc par struktūrālo funkcionālismu? Tāpēc, ka tas orientējas primāri uz to ideju, ka sabiedrībā ir funkcionāls struktūru kopums. Atcerieties pagājušo lekciju, mēs runājam par sociālām struktūrām, sociālajiem institūtiem.
Lūdzu, apskatieties tos slaidus, kas atbild uz šo jautājumu. Es te vairs neatkārtošu. Um, ka, ja viss funkcionē, tad sabiedrības struktūras, tie balsti, tās galvenie zobrati, tie labi griežās un sabiedrība efektīvi sevi uztur un viss kustās uz priekšu. No šīs loģikas izliet, ka slimība ir līdzīgā veidā cilvēka ķermeņa disfunkcija, jeb kaut kas, kas nav ķermenim dabisks. Un šis stāvoklis ir pēc iespējas ātrāk jānovērš. Slimnieks socioloģiskā nozīmē ir nespējīgs, nespējīgs funkciju savu pildīt, dot savu pienesumu sabiedrībai. Ja? Nu, un tad slimnieka kā nespējnieka loģiku tad mēs arī redzēsim tūlīt šajā teorijā izvērstu. Veselība tā, no otras puses ir būtisks sociāls labums, resurss un līdzeklis. Un te runājot par resursiem, ir arī jāatcerās, ka veselība patiešām, to mēs pagājušā lekcijā mēs uzdevām šo retorisko jautājumu, kas tad ir veselība, vērtība vai resurss? Redziet, tad, kad veselības ir daudz, un tā veselība, nu, tas pārsvarā ir jaunībā, kad ir daudz laika un veselības, bet ir maz naudas un zināšanu. Tad cilvēki pret veselību izturās maksimāli nevērīgi, domājot, ka tas tāds, nu, gan jau kaut kā tiks cauri. Turpretī dzīves otrā pusē veselības ir maz, zināšanu ir daudz, laika arī ir maz. Nu, tātad šie resursi dzīves laikā mainās. Un veselība ir resursi. Un, kad tā ir daudz, tad mēs par to īpaši nerūpējamies. Tad, kad tā paliek maz, mēs sākam par to rūpēties. Bet veselība kā vērtība ir saistīta faktiski ar jautājumu, un tur mēs dzīves stilu seminārā par to daudz runāsim. Cik lielā mērā vispār sabiedrībā šī veselīgais dzīvesveids un izpratne par veselību ir aktuāla? Un patiesībā sakot, te mums jāmet liels akmens mūsdienu sabiedrības dārziņā. Mūsdienu sabiedrība nav diez cik veselīga, un arī diez cik neveicina veselīgu dzīvesveidu. Tas, ko sabiedrība sagaida, ir produktivitāte. Un produktivitāte, ja paaugstināts ražīgums, paaugstināta labuma sniegšana, vienmēr ir saistīta ar resursu tērēšanu. Mēs tērējam savu laiku, savu zināšanu, savu veselību, lai iegūtu kaut kādu praktisku labumu. It kā sabiedrībā no tā ir labums, bet ir būtiski atcerēties, ka sabiedrības labums nevienmēr nozīmē personisku individuālu labumu. Būt veselam saskaņā ar pārsaules nozīmē pildīt savu sociālo funkciju. Tas, kurš slims, šo funkciju nepilda. Tātad slimošana un slimība apdraud sociālo kārtību un apdraud sabiedrības normālu funkcionēšanu, jo katram zobratiņam ir jāgriežas, katram jāpiedalās, lai kopējais mehānisms ritētu uz priekšu. Pārsaules pat iet tik tālu, ka slimību dēvē par deviāciju. Tas ir no latīņu vārda devija, tas ir burtiskā nozīmē nobraukt no ceļa nost. Ja mēs braucam pa ceļu, tad esam uz ceļa, un deviācija ir nobrauciens no ceļa, nobrauciens grāvī. Pēc pārsaules domām ir iespējams runāt par motivāciju kļūt slimam. Par šķietami nemotivētas saslimšanas, piemēram, nelaimes gadījumu vai deģeneratīvās un infekcijas slimības ietver nelielu motivācijas aspektu vai pat lielu motivācijas aspektu. Proti, individiem var būt tendence pakļaut sevi riskam, un šis risks šī tendence var nebūt apzināta. Un tajā brīdī, kad kāds bravūrīgi brauc un uzskata, ka iela tā ir sacensība trase, jūs varat jautāt, bet varbūt šādam cilvēkam tur zemapziņā ir kaut kādas suicidālas tendences. Viņš vienkārši grib nosisties, bet tā kā viņš nevar pats sev atzīt, ka viņš grib tieši nosisties, tad viņš saka, nē, es te braucu riskanti, man patīk tas risks, tas adrenalīns. Varbūt tā ir pašdestruktīva uzvedība. Tāpat arī cilvēkiem, kas pārmērīgi lieto apreibinošas vielas, arī viņi saka, nē, man tur garlaicīgi. Bet ļoti bieži var būt tā, ka tā ir neapzināta vēlme nodarīt sev kaitējumu vai pat neapzināta vēlme nomirt, kas nav izrisināta terapijā. Un šādas vēlmes mūsdienu sabiedrībā nav nemaz tāds retums. Skata pašnāvību statistiku Baltijas valstīs. Slimību, jeb novirzi, jeb deviāciju var attaisnot, jeb leģitimēt. Vienīgi pārēja pie slimnieka lomas un tās normām. Slimnieka loma ir sociālās prombūtnes niša, jeb sociālās izstāšanās niša. Un šādi pārsaules argumentē šīs slimnieka lomas struktūru. Viņš saka, ka
Slimnieka loma ietver sevī 4 pamatīdejas, divus šos te pienākumus un 2 tiesības, un tas ir konkrēti sociāla loma apraksts. Jā, viņš runā par 2 lomām. Viens ir ārsts, otrs ir pacients, un tas kopumā ir šis te vēberiskais ideal type, jeb normatīvais modelis, kas nosaka slimības uzvedību, saņemot aprūpi no ārstniecības personas. Kur ir slimnieka loma? Tātad ir 2 tiesības un 2 pienākumi. Tiesības uz atbrīvojumu no ierastajiem sociālajiem pienākumiem. Tiesības netikt vainotam par savu slimību. Angliski tas ir exemption from blame. Pienākums censties atvesļoties pēc iespējas ātrāk. Pienākums meklēt kvalificētu personālu, medicīnisko palīdzību un sadarboties ar speciālistiem, kvalificētu profesionālu medicīnisko palīdzību. Ārsta loma. Tiesības iegūt pacientu uzticību. Tiesības piekļūt pacienta ķermenim, pienākums nodrošināt augstāko profesionālo kompetenci un pienākums rīkoties pacienta interesēs, nevis personīgā labuma vadītam. Nu, te mēs redzam, kā starp ārstu un pacientu valda šī te asimetrija. Nu, proti, asimetrija, tātad ārsts ir līderis, ārsts dominē. Pārsons uzskatīja, ka asimetriskas attiecības starp ekspertu un neekspertu ir neizbēgamas un pat vēlamas. Nu, te mēs varam diskutēt, vai tiešām tā. Mēs jau tā vēl atgriezīsimies lekcijas beigās. Ir 3 asimetrijas cēloņi. Profesionālais prestižs, proti ārstam ir medicīniska ekspertīze, daudz gadu apmācība un sabiedrības leģitimēts status kā augstākajai autoritātei veselības jautājumos. Un ārstu vidē arī tiek kultivēts šis te eksperta prestižs. Nu, mēs vēlāk runāsim par to, ka nav viss tik vienkārši, ka mūsdienu sabiedrība vairs ekspertiem tik ļoti neusticās. Pat tad, kad tas būtu varbūt tās pašas interesēs, katrā ziņā eksperta loma vairs nav tik stabila un tik uzticama, kā kādreiz tas bija. Situatīvā autoritāte. Tā ir ārsta pasaule, vai nu slimnīca, vai medicīnas prakse. Jā? Tā ir viņa vieta, tur ir viss viņa iekārtots, un ārsts tur piedāvā savus pakalpojumus, zināšanas, pieredzi un attieksmi. Un vēršoties pie ārsta, pacienti atzīst savu nespēju patstāvīgi tikt galā ar situāciju. Nu, viņi ir šajā te palīdzības nepieciešamības lomā. Un ārsts, protams, atrodoties savā teritorijā, izjūt vienkārši psiholoģisku pārākumu. Tas jau tā jebkurš jūtās. Tāpat kā veikala īpašnieks savā veikalā izjūt psiholoģisku pārākumu. Ja? Un trešais ir šī situatīvā atkarība, kad pacients uzņemās lūdzēja un pakļautā lomu, pierakstoties uz vizīti, tad tur viņam jāgaida, tad sanāk, ka aizkavējās kaut kas, un tad tas pacients tur ienāk, vai es tagad drīkstu, vai var, jā, tad viņam jāatbild uz jautājumiem, jāpiekrīt visiem izmeklējumiem, visam pārējiem. Nu, proti, šī disproporcija veicina šāda veida asimetriskas attiecības. Protams, ka šī teorija nevar izvairīties no kritikas. Te jūs redzat vēl vienu struktūrālā funkcionālismu tēlainu attēlojumu, ka sabiedrība ir tāda. Katrs ir puzlīts gabaliņš, un kopā, kad visus saliek, tad izveidojas tāda smuka bilde. Ja? Tad katrs puzlīts gabaliņš pilda savu funkciju, ir atrodas savā vietā. Nu, pirmkārt, diagnoze tas ir slimības lomas iegūšanas veids. Proti, mēs slimnieka īpašo statusu nosakām caur to, ka mūs kāds diagnosticē. Tomēr pati šī diagnoze un lomas iegūšana nav tik viennozīmīgs un tiešs process. Pirmkārt, jājautā, kāds ir slimības smagums, cik nopietnai ir jābūt disfunkcijai, lai tā tiktu atzīta par slimību. Nu, piemēram, kurā brīdī hronisks nogurums ir diagnoze, un kurā brīdī hronisks nogurums ir vienkārši slinkums. Eksistē dažādi priekšstati kultūrā par to, kas ir slims, kas ir vesels. Tā skaitā priekšstati, kas saistīti ar konkrētajām dzimumlomām. Piemēram, priekšstats par īstu vīrieti, kuram nekas nesāp, kurš ēd brokastīs naglas un virsū uzdzer benzīnu. Un tā viņš to dara gadiem, un nekas ar viņu slikts nenotiek. Ja? Un ja viņš sāks te raustīties no katra puteklīša un jautās, vai tā smaka tas ir ok, vai tur nav kaut kas indīgs, tad visi viņu uzskatīs par nevīrišķīgu, jo viņš nevar izturēt šos te vides naidīgo ietekmi. Nu, tas ar vīriešiem neko labu nedara, kā jūs zinat.
Latvijā dzīves ilgums vīriešiem un sievietēm atšķirās par 10 gadiem. Tas ir sievietes vidēji dzīvo par 10 gadiem ilgāk nekā vīrieši, kas uz kaut ko tomēr norāda. Priekšstats par nosacīto slimības prestižu. Nu, kādā ziņā? Nu, ja tā slimība ir kaut kas tik prestižs, kā, teiksim, vēzis, un tur ir, vai, teiksim, sirds asinsvadu slimības, un tur ir kardioķirurgs, un tas kardioķirurgs nosacīti glābi dzīvības, un tur var būt tas varonīgais mediķa tēls, kurš cīnās ar nāvi un uzvar. Nu, un tad ir tās mazāk varonīgās diagnozes, kā prostatas vēzis un tā tālāk, nu, kuras nes sevī šo stigmu saistībā tieši ar slimības dislokāciju. Ja. Ka par to nu, tā kā kautrīgi runāt, un kāds tur ir proktologs, ja tas jau ir tas, kas tur nu, gar tevi dibengalu tur snaigstās un tam līdzīgi. Vai psihiatrs, tas jau ar tiem trakajiem tur un tā tālāk. Un tad šāda te jau iekšējā medicīnā pašā pastāvoša savēja gradācija, prestiža, rangi un ar to saistītā diskriminācija arī te var nospēlēt lomu. Proti, ka ne visas diagnozes un ne visa diagnosticēšana ir pacientam tiešām labvēlīga. Ja? Diagnozi var stigmatizēt individu. Nu, piemēram, tad, kad kādam diagnosticēja HIV vai AIDS šo infekciju, tad nu, vai nu tur intravenozi narkotikas lietojas, vai arī ir iesaistījies ārpus attiecību neaizsargāta seksa sakaros, un tad tādā veidā ir dabūjuši šo slimību. Nu, tur ir morālā vaina, kas tur nāk līdzi. Nu, lūk, un tad šī stigmatizācija var notikt kaut vai tikai dēļ tā, ka cilvēks piedalās pētījumā, teiksim, var piedalīties pētījumā par HIV, pašam nesot HIV pozitīvam, vienkārši kā kontrolgrupai, bet nu, fakts, ka kāds uzzinās to, ka cilvēks piedalījies, jau ir pamats diskriminācijai. Tas ir tā no medicīnas ētikas daļas nedaudz. Par to mums arī šodien būs runa. Nu, vai arī paši medicīniskie dati ir tātad pamats, jā, šos datus, datu apkopojumu. Tur ir interese big data biznesam, jā, kas vienmēr interesēsies par cilvēku, par pieeju cilvēku veselības datiem, lai izmantotu to komerciālos nolūkos. Ir uzsvars uz sociālās kontrolas varu. Ārstam, kā profesionālim, ir piešķirta tā sauktā vārdu sarga un resursu sadalītāja loma. Resursi var ietvert ārstēšanu, zāļu kvotas un tā tālāk citas atbalsta formas, kā piemēram slimības atvaļinājumu, pabalstu, apdrošināšanas atlīdzību. Un ārsts ir tas, kurš būtībā ar savu lēmumu atver pieeju šiem labumiem vai liedz to. Un pacients tiek nostādīts sociāli ievainojamā pozīcijā, jo, ja nav tas ārsta oficiālais apstiprinājums, oficiāla diagnoze, tad viņš pie šiem labumiem netiek. Kaut arī simptomi viņam ir, sāpes viņam ir un problēmas uz darba aiziet viņam arī ir. Kamēr nav oficiāla diagnoze, tikmēr neko no tā nevar dabūt. Šeit vēl ir nu, saistība ar tradīciju, ka veselības aprūpas sistēmas mērķis ir nodrošināt šo te atgriešanos pie sociālo lomu pildīšanas. Un senajās sabiedrībās dziednieki un dziednieces kas šo lomu nodrošināja, tas ir vēl pirms zinātniskās medicīnas rašanās krietni. Viņi apvienoja 3 sociālās kontrolas institūcijas. Pirmkārt, pašu medicīnu, otrkārt, reliģiju, jo viņa prakses balstījās kaut kādos priekšstatos reliģiski, mitoloģiskajos par pasaules iekārtojumu. Tad tas, ko viņi dara, ir arī garīgs darbs. Un likums, jeb pārsvarā šie lielie aizliegumi, tabū. Nu tad, lūk, un ārsta dzīvē tas nozīmē, ko? Ārsts ne tikai ārstē, ārsts arī zina pasaules kārtību un zina likumus, pēc kuriem, nu, tāpēc kā ārstniecība notiek saskaņā ar kaut kādu priekšstatiem par to, kā ir iekārtota pasaule. Nu, lūk. Un senatnē vēl eksistēja saistības ar slimību kā dieva sodu, ja, par to, ka slimība nav dabisks fenomens. Slimība ir rezultāts pārkāpumam. Nu, un tad no Bībeles var piemēru minēt Babilonijas valdnieks Nebukadnecars, kuram Dievs atņēma prātu tur uz gadiem 7, un viņš kļuva līdzīgs dzīvniekam. Un šeit jūs redzat slavenā dzejnieku un mākslinieku Viljama Bleika attēlu, ka viņam parādās dzīvnieciski vibes, dzīvnieciskas īpašības, un viņš staigā uz 4 kājām, nevis uz 2. Tas ir slimība, ir pārdabisku cēloņu izraisīts sots par sliktu uzvedību. Un ārsts ir tātad ne tikai veselības eksperts, bet arī labas un sliktas uzvedības eksperts, morāla un garīga autoritāte šajā gadījumā.
Un šī autoritatīvā pieeja medicīnai ir kaut kāda tradicionāli saglabājusies arī līdz mūsdienām. Bet mums ir jāatcerās arī, ka slimība, kā jau tika teikts, ir stigmatizējoša, tātad nav morāli neitrāla. Dažu diagnožu gadījumā pacients tiek vainots par saslimšanu. Tātad tur ir nosodījums, slikts vērtējums par cilvēku raksturu. Nu, un šis vērtējums arī pārceļās uz, piemēram, tādu problēmu kā aptaukošanos, jo pat tiek uzskatīts, ka cilvēkam ir liekais svars, tāpēc, ka cilvēkam nav rakstura, cilvēks nevar sevi saturēt, noturēt savus impulsus un tā tālāk. Cilvēks dzer, tāpēc, ka viņam trūks gribas spēka, ēd, jo viņam trūks gribas spēka vispār. Tiem, kam ir gribas spēks, tie ir tādi labāki cilvēki. Ja? Nu, tās, protams, ir pilnīgas muļķības. Es uzsveru pilnīgas muļķības. Šī pozitīvistiskā un arī no struktūrālā funkcionālisma uzstādījumiem orientētā domāšana, ka efektivitāte un rezultātu sasniegšana kaut kādā ziņā ir saistīta ar morālu pārākumu, ir pilnīgi aplama. Panākumi ir mērķtiecības un piepūles rezultāts. Tā tas ir, bet šī mērķtiecība un piepūle nevienmēr ir morāli attaisnojama vai pat atzīstama. Līdz ar to mūsdienu globālā kapitālisma apstākļos mums, piemēram, ir pārprodukcijas problēma. Mēs ražojam krietni vairāk nekā vajadzētu, bet vai tas nozīmē, ka mēs katru gadu ražojam mazāk? Nē, mēs ražojam vairāk un vairāk. Kāpēc? Jo kapitālisma loģika paredz, ka katru gadu ir jāsaražo vairāk nekā pagājušajā gadā un jānopelna vairāk nekā pagājušajā gadā. Tad ir tā sauktais ekonomikas pieaugums. Ja ekonomika aug, tad visiem ir labāk. Šāda tiešs priekšstats par to, ka ekonomika tas ir progress, kur visi kā ir vairāk un viss, kas maksā dārgāk un viss tas attīstās, ir aplams kaut vai tādā nozīmē, ka planētas resursi ir ierobežoti un tas viss nevar turpināties mūžīgi. Un mēs dzīvojam patiesībā diezgan pamatīgā pārprodukcijā. Mēs metam ārā pārtiku, mēs metam ārā drēbes, kurām nebūtu nekādas vainas, kas vienkārši nav iztrigotas, tāpēc ka nevar visi notrigot. Tirgus ir piesātināts, lai neteikt pārsātināts. Nu, lūk, tāpēc šī mērķtiecības asociācija tikai ar pozitivitāti ir aplama. Nu, lūk, tas nenozīmē, ka mērķtiecība pareizā kontekstā būtu kaut kas slikts. Nē, tieši otrādi. Vienkārši viss atkarīgs no konteksta. Dažas slimības tiek stigmatizētas, jau minēju, HIV, AIDS un citas seksuāli transmisīvās slimības, garīgās veselības traucējumi, atkarības. Nu, un tad mēs varam retoriski jautāt, ja pastāv plastiskā ķirurģija, jeb skaistuma ķirurģija, vai neglītums tad iznāk slimība? Nu, droši vien, ka nē. Bet viedokļi ir dažādi. Ceturtā kritika. Ārsta un pacienta attiecības nav brīvas no konfliktiem. Ziet, Pārsons savā ideālajā koncepcijā iezīmēja, ka viņš nepievērš uzmanību šiem konfliktiem, kas raksturīgi medicīniskajai miedarbībai, vizītē pie ārsta. Un sabiedrība kopš 20. gadsimta 60. gadiem ir pamatīgi mainījusies. Pacientu autonomija, kompetence, viņu medicīniskā un juridiskā pratība, tas viss ir krietni pieaudzis. Tāpat arī viņa spēja reflektēt par to visu. Tas viss palielina nesaskaņu iespējamību. Tātad nav tā, ka pacients nāk pie ārsta un atvērt muti, tikai klausās, ko tas ārsts teiks, un visu to tā arī vārds vārdā izpildīs. Nekādā gadījumā bieži vien strīdās un neiebilst, nepakļaujās un diskutē. Tālāk, slimības lomas koncepcija nav attiecināma uz hroniskām slimībām. Un tas ir ļoti būtisks iebildums, jo atcerieties, ja mēs pabraucam šos dažus slaidus atpakaļ, tad pienākums meklēt kvalificētu profesionālu medicīnisko palīdzību, sadarboties speciālistiem un pienākums atvesļoties pēc iespējas ātrāk. Nu, kā tad hroniskas slimības gadījumā cilvēks var šo pienākumu izpildīt? Ir īpaši, ja šī slimība ir neārstējama. Nevar. Līdz ar to Pārsona teoriju papildina Kasenbaums un Baumans 1965. gadā. Viņi raksta, ka hroniska slimība tādējādi var tikt uzskatīta par vienu no slimības lomas apakštipiem, un tā ir specifiskas iezīmes. Un šeit jūs redzat šo oriģinālo publikāciju, ja, Dimensions of the Sick Role in Chronic Illness. Tas ir viņu tāds papildinājums Pārsonas teorijai. Un viņi raksta, ka hronisko slimību izplatība populācijā nav nejauša. Tās ir saistītas ar vecumu, pārsvarā novērojamas vecāka gadagājuma cilvēkiem. Ar etnisko piedarību, ar dzimumu, ar sociālo-ekonomisko statusu un klīnisko diagnozi. Tad redzat jau sociālo faktoru sēriju, kas būtībā ir saistīta ar hroniskajām slimībām.
Hroniskas slimības dimensija, atkarība, savstarpējība, jeb šī te atsaucība, lomas izpilde un noliegums. Te, kur jūs redzat angļu versiju, savstarpējība, reciprocity, atsaucība, nu, nezinu, kā viņu latviski tulkot, es iztulkoju beigās šādi. Un te jūs redzat, ja, ka faktori ir četri. Slimība padara cilvēku par slogu. Slimības grūtība ir nepieciešamība paļauties uz citiem. Tas padara slimību grūtu. Ir zinām patiesība teicienā, ka slimība ir sods par grēkiem. Tāds uzskats arī. Ja, kā jūs saprotat, šī ir socioloģija. Šī ir socioloģiska nu, skatījums, kas balstās arī pētniecībā, ko starp citu Pārsons pats nedarīja. Nu, un tad jūs varat iepazīties ar visiem šiem te visām šīm idejām. Nu, ko ir vērts piezīmēt, ka ejam pie otrā faktora atsaucības, jeb reciprocity, un te rakstīts, ka, kad sieviete ir slima apkārtējie, viņi neapsūdz par to, ka viņi nespēja pārvaldīt mājsaimniecību tā, kā to dara parasti. Nu, tas, protams, ir 65. gads. Tīrs seksisms mūsdienās mēs nekad tā neteiktu, kāpēc tad sievietei būtu jādara mājas darbi, kāpēc vīrietis to nevar darīt. Sieviete var izvēlēties to darīt, ja tas, ko viņa vēlas, bet tikpat labi to var darīt arī vīrietis. Ja? Nu, šeit nav tāds. Bet 60. gadu pasaulē tas tā, tā viņi rakstīja. Nu, lūk, nu, un tad šeit jūs redzat dažādas šīs atziņas, ja, ka cilvēks ir slims, no viņa parasti netiek gaidīts, ka viņš strādās algotu darbu. Tā tas tiešām ir. Noliegums, ja, ka daudz cilvēku izturās slimāk nekā patiesībā ir, lai iegūtu līdzjūtību. Atvesļošanās ātrums ir atkarīgs no paša cilvēka pūlēm, nevis no konkrētiem medikamentiem un tā tālāk. Un arī 60. gadiem tipiski ideja, ka cilvēka veselība ir viņa paša atbildība, tāpat kā jebkura cita dzīves joma. Socioloģijā vispār šāda te, nu, absolūta apgalvojuma par to, ka kaut kas ir viena paša cilvēka atbildība. Gandrīz nekur tā nav, jo cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrībā ir noteikti faktori, un šie faktori ļoti lielā mērā ietekmē mūsu individuālās izvēles. Nu, lūk. Tātad, ko mēs varam kopumā secināt par struktūrālo funkcionālismu? Te ir bilde no tiem pašiem 60. gadiem. Un, mēs varam teikt, tā, ka tas ir vēsturiski pamatots skatījums uz veselības aprūpes normatīvo ietvaru 20. gadsimta vidū. Pārsonsa struktūrālais funkcionālisms viegli var tikt raksturots kā 50. gada Amerikas idealizācija, un viņa medicīnas profesijas cildināšana ir daļa no šīs idealizācijas procesa. Viņa argumentācija var tikt uzskatīta par centrētu uz mediķiem un tendenci uz vērstu ārsta interesēs, uzsverot pacienta pakļaušanos. Tas tā patiešām ir. Bet cik tad pamats dots ir šis te oriģinālais slimnieku lomas koncepts? Nu jā, pacienti tiek attēloti kā pakļāvīgi, pasīvi un pateicīgi saviem ārstiem glābējiem. Tā, protams, ir ļoti glaimojoša loma. Un tad ārsti arī tiek raksturoti kā labvēlīgi, kompetenti un altruistiski, gluži kā tādi svētie baltajos halātos. Starp citu, apakšējā bilde ir saistīta ar kādu no itāļu ārstiem, kas tiešām ir kanonizēts vēlāk kā svētais. Tā kā šī ir reāla baznīcas ikona, lai cik tas dīvaini neliktos. Kritika ir pamatota. Pārsons šo teoriju nebija apstiprinājis ar empiriskiem pētījumiem. Tā bija vairāk tāda fantāzija par to, kā tad pareizi būtu, ja cilvēks saslimst, ko tad viņš dara? Tad viņš iet pie ārsta un ārstējās, un ārsts ko dara? Nu, protams, uztur savu profesionālo kompetenci, iegūst slimnieku uzticību, pieeja viņa ķermenim un dara visu viņa labā, lai tikai izārstētu. Nu, te ir drusciņi tāds atspēkojums, kādas muļķības tajos pašos 50. un 60. gados no ārstiem varēja sagaidīt. Nu, proti, ārstus eksploatēja būtībā arī reklāmas nolūkos. Un pirmo reizi mēs varam teikt, ka jūs šeit redzat, ka sākotnēji smēķēšana vispār tur priekšstats, ka smēķēšana ir slikta, nu, nebija ļoti izplatīts. Un tepat ir tā, ka smēķējiet, dārgie. Šīs cigaretes iesaka mūsu ārsts. Un te ārsts dod, pasniedz sērkociņu smēķētāji, paši ārsti smēķē, slavē, cik tur forša garša, kā tur lieliski elpojās un tā tālāk. Un tā tālāk. Nu, mūsdienās tas, protams, izskatās ārkārtīgi komiski, un tas ir nonsens. Te būtu jājautā, vai ārstiem tiešām būtu jāizplata šī dezinformācija. Un tas, starp citu, arī viens no iemesliem, kāpēc vēlākajos gadu desmitos arī tā ārsta profesionālā reputācija pamatīgi cieši, jo nu, ārsti tomēr te ir runa jau arī par to, ka tieši 50. gados
ārsta reputācija sasniedz augstāko punktu, jo tajā brīdī medicīnas attīstība, medicīnas tehnoloģija, kopumā vakcinācija un viss pārējais noved līdz tam, ka sabiedrība patiešām jūt ļoti, cik lielā mērā veselības aprūpas sistēma tiešām palīdz risināt problēmas. Nu, proti, ka cilvēki dzīvo ilgāk, veselāk, kvalitatīvāk, un medicīna tam ir tieši iemesls. Un tajā brīdī arī pēc kara izveidojās šīs te valsts mēroga veselības aprūpas sistēmas, nu, no kurām tas galvenais ir klasiskais, tas NHS, kas Lielbritānijā ir National Health Service un tā tālāk. Un ārsti patiešām nu, ir sabiedrības elite. Viņi bauda šo prestižu un atzinību, un tāpēc jau viņus tā reklāmā arī izmanto, ka, nu, ja jau doktors iesaka, nu, tad jau ir labas cigaretes, vai ne? Nu, ne tikai cigaretes ārsti iesaka, arī alkoholu. Ārsti iesaka, šeit jūs redzat Kempera English darbu Doctors and Distillers, jeb medicīnas vēsture, kas tiek izteikta starp, nu, attiecībā uz alu, vīnu, spirtotiem dzērieniem un kokteļiem. Ja, un, šeit ir otra viņa grāmata, The Perfect Tonic, kas ir The Remarkable Medicinal History of Beer, Wine, Spirits and Cocktails. Nu, tas ir senatnē alus un vīns tika izmantoti kā pārtika un kā vienkārši šķidruma avoti. Kāpēc šķidruma? Tāpēc, ka vienkārši tāds labs tekošs ūdens nu, nebija visiem pieejams. Lai cik tas dīvaini neliktos, 19. gadsimta Londonā pat policisti, tad, kad viņus apstaigāja ielas, ja viņi tur patrolēja, tobrīd viņi nebrauca ar auto kā tagad, viņi gāja kājām, un tad viņi tur pārvietojās no viena alus kroga uz otru. Jo, protams, noiet zinām kilometrāžu, cilvēkiem sāk gribēties dzert, un tā kā tīru ūdeni nevarēja dabūt, tad viņi dzēra alu. Un 19. gadsimta paradoks ir tāds, ka policistiem diezgan ātri izveidojas alkohola atkarība nevis tāpēc, ka viņi būtu specifiski dzērāji, bet tāpēc, ka nu, nebija tāda lieta kā ūdens pudelēs, kas mūsdienās šķiet pašsaprotama. Un bija ūdens, kas ir pārvērsts alū. Nu, tad no šejienes arī šī brūču kopšana ar alus kompresēm, attārpošana ar vīnu, tad šī cīņa ar parazītiem, viskijas, čūsku koduma ārstēšanai, un tad dažādi maisījumi, malārijas, cingus un mēra apkarošanai pārsvarā uz spirta pamata. Nu, lūk. Uzticība daļai tika zaudēta arī tāpēc, ka idealizētais ārsta tēls ir laika gaitā tomēr pārvērties diezgan piesardzīgā un realistiskā skatījumā. Jo skandāli un tiesvedības ir veicinājuši pamatotas šaubas un neusticību, kas ir arī pozitīvi, jo mudina tomēr pacients aktīvāk uzņemties atbildību par ārstēšanas rezultātu. Tas ir tāda akla uzticēšanās ārstam, nu nav prāta darbs. Te jūs redzat Bena Goldacra slaveno grāmatu Bad Pharma, jeb How Drug Companies Misled Doctors and Harm Patients. Tas ir kā būtībā farmācijas industrija maldina pacientus un nodara viņiem pāri, un par to ir sarakstīts grāmatas. Tāpat arī Kārla Eliota brīnišķīgais darbs White Coat, Black Hat, Adventures on the Dark Side of Medicine. Tur ir aprakstīti daudzi šie gadījumi, kad ārsti būtībā ir izplatījuši dezinformāciju gan par zālēm, gan par medicīnas tehnoloģijām, par visu ko. Nu, viens no grāmatas sākās ar absolūti unikālu gadījumu, ka kādā no medicīnas augstskolām tiek pieķerts viens no lektoriem, kurš tur lasa lekcijas kaut kādā ļoti specifiskā medicīnas nozarē. Un lasa tik dīvainas tās lekcijas, ka daudziem ārstiem beigās rodas tomēr aizdoms, nu vai viņš ir to medicīnu apguvis. Un tur izrādās, ka tas ir bijis krāpnieks, kurš vienkārši viltojas diploms. Tas ir kaut kāds sanitārs, kurš tur bija strādājis, saklausījies dažādu medicīnisko žargonu, noviltojis oficiālas medicīnas augstskolas diplomu. Un ar rekomendācijām arī viltotām ieradies tur universitātē un sācis pasniegt, un 3 gadus tur mierīgi pasniedzis un konferencēs uzstājies gvelzdams tīras muļķības, bet ārsti aiz tām bailēm, ka viņi sāks uzdot jautājumus un par sfēru, par ko viņi īsti nav pārliecināti. Ja? Tad kompetenti cilvēki dabiskās šaubas, ja? Vai es tiešām saprotu, ko tas cilvēks runā. Nu, lūk, un šis te unikālais tips ir nostrādājis tur 3 gadus, un 3 gadus viņš ir muldējis pilnīgas muļķības, un neviens to nav atklājis. Kāpēc? Tāpēc, ka medicīnā šī cieņa un reverence pret kolēģiem un tāda, tā kā, ideja, ka ārsts jau nevar šitā krāpties, tomēr ļoti lielu lomu spēlē. Un patiesi, ir lielākā daļa ārstu ir godprātīgi profesionāļi. No otras puses, jā,
akli uzticēties gluži kuram katram, nu, to tomēr nevajadzētu darīt. Nu, un tad Latvijas fenomens, jā, kas ir arī tāds no absolūts Austrum Eiropas stāsts, žurnāls, ko ārsti tev nestāsta. Nu, absolūti fenomenāls tāds preses izdevums. Tātad būtībā ir ārsti, un tad ir paralēlā pasaule par to, ko viņi nestāsta. Un tas, principā, jau pats nosaukums ir tāds apvainojošs, atmaskojošs. Bet tas netraucē, um, netraucē šim žurnālam būt populāram. Nu, tāds absolūts fenomens, bez tam jūs redzat, šeit arī ir apspriesta alus veselīgā un neveselīgā puse. Tātad joprojām aktuāls tēmas, alus ārstnieciskā ietekme uz organismu. Mm, Struktūrālā funkcionālisma noriets. Nu, tātad 60. gados, 50. gados radās, un 60. jau vairs nav aktuāls, jau zaudē ietekmi. Tā bija vadošā teorētiskā paradigma salīdzinoši īsu laika posmu. Funkcionālisms balstās uz priekšstatu par vienotu vērtību sistēmu, kādas patiesībā sabiedrībā nav. Eksistē daudzas vērtību sistēmas, un tā ir tāda fundamentāla kļūdaina premisa. Tālāk, struktūrālais funkcionālisms tic, ka sabiedrība balstās uz sabiedriskās kārtības un stabilitātes. Bet, ja tā, tad kā tad sabiedrībā notiek sociālās pārmaiņas? Ja viss struktūras stabilas un nemainīgas, kā notiek pārmaiņas? Bet nu, struktūras taču mainās, sabiedrība progresē un tā tālāk. Tāpēc šīs struktūrālā funkcionālisma pamata uzstādījums nav īsti korekts. Nu, un fokusējas, protams, arī uz tikai lielajiem procesiem sabiedrības makro līmenī, neņemot vērā vidējā un mikro līmeņa procesus, jeb ārsta un pacienta viens pret vienu attiecības, lai gan it kā tā teorija to paredz, bet patiesībā jau katrā šajā sarunā, katrā brīdī, kad ārsts ar pacientu runā, tā ir unikāla situācija, kur viņi kopā divatā konstruē šīs situācijas unikālo nozīmi. Tad arī tas sociālais interakcionisms pēc tam vēlāk pēta un parāda, ka tas tā tieši arī ir. Bet Pārsons netiek aizmirsts arī tāpēc, ka viņš atstājis ir bagātīgu mantojumu. Jā, jūs redzat, ka tiek izdotas grāmatas, ka Talcott Parsons Reader, tas ir mēs skatāmies uz viņa galvenajiem tekstiem. Tālāk te ir jau 21. gadsimta šīs te updates, A Theory of Social Action for the 21st Century, Social Theories of Talcott Parsons, A Critical Examination, joprojām mums interesē kritika un izvērtējums. Un tam ir liels pamats, jo Pārsons vienkārši iedvesmo. Nu, kādā nozīmē? Veselības socioloģijas lomā tas noteikti iedvesmo tāpēc, ka šīs idejas, pat ja tās ir pamatīgi kritizējamas un pamatot kritizējamas, tās ir vienalga nozīmīgas, jo tās iedibina to sociālo skatījumu uz veselību un slimību. Un no tās kritikas izveidojas divi būtiski teorētiskie novirzieni. Tā ir konflikta teorija, kuru mēs apskatīsim nākamajā lekcijā, un simboliskais interakcionisms. Nu, tātad Pārsons ir devis augsni turpmākajai attīstībai. Eliots Freitsons raksta arī Pārsons kritizējot, vienlaikus arī cienot. Tad Freitsonam bija interesantas attiecības ar Pārsons, jo viņš no vienas puses ir tas, kurš atzīst Pārsons kā klasiķu, no otras puses viņš viņu tā diezgan pamatoti un jēdzīgi kritizē. Un tad, lūk, Freitsons raksta, ka medicīnas profesija būtībā konstruē priekšstatu par slimību kā deviāciju, jeb novirzi no normas. Bet ko tad tas nozīmē, ka konstruē? Tas nozīmē, ka ārsti novelk robežu starp normālo un nenormālo, un tādējādi viņi palīdz radīt, jeb fabricēt priekšstatu par to, kas tas slimnieks tāds ir un kā viņš uzvedās. Ja? Tātad šī fakts, ka mēs nošķiram normālo un nenormālo, palīdz nostiprināt tā nenormālā jēgu un idejā. Kāpēc tas ir, kur tā kritika tur ir? Nu, tāpēc, ka normāls un nenormāls, redziet, šajā konkrētajā problēmā, un te ir runa par Tomasu Šefu, un mēs par viņu runāsim, arī vēl vēlāk, tāpēc, ka tad, kad mēs apskatīsim Rozenhāna eksperimentu, un Rozenhāna eksperiments būtībā trāpa Šefa teorijai vissāpīgākajā vietā, jo ko tad Šefs piedāvā? Viņš runā par social labeling theory, jeb marķēšanas teoriju, jeb šī birku piekarināšanas teorija, un tā ir publicēta 66. gadā, un kas tur notiek? Tur tiek pasludināts, ka konkrēta rīcība tiek uzskatīta par novirzi atkarībā no tā, kā uz to reaģē apkārtēji. Nu, proti, ja apkārtējie uz šito reaģē kā uz trakumu,
nevis, un te runa tieši par psihiatriju, kā uz mentālo slimību, tad tā ir mentālā slimība. Noķeriet šo. Tas ir ļoti būtisks nianses. Kā diagnozes pamatā ir nevis medicīniski argumenti, bet sociāla reakcija. Un tad šefs tur mēģina pierādīt, ka psihisko slimību etioloģiskā teorija izriet no tā, kā ārsti definē situāciju. Tas ir, ja ārstiem kāds liekas nenormāls, tad tā arī ir. Bet mēs jau iepriekš runājām, ka ārsts nav visa pamats un visas stūrakmenis. Ja? Ka no socioloģijas viedokļa mēs varam teikt, ka ārsti pilda ļoti būtisku sociālu funkciju, ja? Bet paskatieties uz visu šo krāpniecības daudzumu un aprakstītiem gadījumiem, kas notiek. Ja? Tad, teiksim, rekur ir Verna un Kolmena grāmata. Why and how doctors kill more people than cancer? Kā un kāpēc ārsti nogalina vairāk cilvēkus, kā vēzis to dara? Proti, ārsti nav nekāds dievgosniņš, ārsti kļūdās. Nu, tātad, bet, ja psihiatrijā ārsta viedoklis, tātad, kas pasludināts par nekļūdīgu, ir kritērijs, tad diagnoze būtībā, ko ārsts nosauc par psihiski slimu, tad tas arī ir slims. Un to nav iespējams apstrīdēt. Nu, lūk. Ejam tālāk. Freisona skatījumā pārsaunas teorija vienkārši nebija pietiekami socioloģiska. Freisons veids tādu smalkāku nošķīrumu starp slimību, dizīzi un saslimšanu, illness. Un tur ir atšķirība. Slimība ir organiska, saslimšana sociāla. Psihosomatiska drīzāk tāda slimības pieredze, ja, par ko mēs arī vēlāk runāsim, slimības narratīvu sakarā. Un savā tipoloģijā viņi identificē galvenos slimības veidus, ņemot vērā piešķirto leģitimitāti un stāvokļa nopietnību. Nu, piemēram, epilepsija var tikt uzskatīta par nopietnu novirzi un stigmatizētu stāvokli, savukārt saaugstēšanās ir nebūtiska un tikai nosacīti tiek atzīta par leģitīmu. Nu, tātad saaugstēšanās it kā nemaz nav īsta slimība, lai gan ir, lai gan nav, lai gan ir. Kas to zina? Dažkārt auditorijā sēž daudz studenti, kas klepo un šņaukājās un nevar saprast, viņi ir veseli vai slimi. Jā, vai reizēm pats pasniedzējs šņaukājās un arī nevar saprast, tas slims vai vesels. Šis skatījums veidoja pamatu jaunai socioloģiski orientētai pieejai slimības un veselības jēdzieniem, kas 20. gadsimta 60. gados pakāpeniski aizstāja to veco pārsaunas paradigmu. Bet joprojām tiek izmantota pārsaunas radītā terminoloģija, lai raksturotu slimā cilvēka sociālo lomu un nišu. Piemēram, doktore Melisa Dītere, kas ir psihiatre, sniedz eksperta konsultācijas jauniešiem, kas saskaras ar šo inability to lounge. Kas tas ir? Nespēja uzsākt patstāvīgu dzīvi, nespēja izkāpt no vecāku mājām, aiziet, atrast darbu, izglītību un tā tālāk. Un tā viņi runā, ka viņi šeit ir iestrēguši šajā slimnieka, jeb nespējnieka domāšanas modelī. Stuck in the sick role, iestrēguši slimnieka lomā. Nu, un tad kā tās ģimenes tur atbalsta to visu. Un tagad viņi šo unikālo ekspertīzi no šī sava darba piedāvā lasītājiem visā pasaulē. Arī, ja jums ir laiks, atrodiet šo tekstu, palasiet un tā tālāk. Tad blakus jūs redzat Tonija Bernharda darbu How to be sick, ja budistu garā iespaidot tā kā vadlīnijas hroniski slimiem pacientiem un viņu aprūpētājiem. Tas ir kā pieņemt, samierināties, sadzīvot ar slimību, tā lai šī slimība neradītu nevajadzīgas ciešanas. Jo, kā jūs zināt, budisma pamatu uzdevums ir atbrīvot no nevajadzīgām liekām ciešanām. Strukturālais funkcionālisms parādīja, kā lielie sociālie procesi, jeb lielās struktūras, lielās normas un vērtības, kas valda sabiedrībā, kas ir individiem viennozīmīgi ārēji, nosaka viņu iekšējo lēmumu pieņemšanas procesu, viņu integrāciju sabiedrībā un viņu rīcību arī. Un tas parādīja, ka ekonomiskās lejupslīdes un citas krīzes var un patiesi arī ietekmē individu veselību un lēmumu pieņemšanu. Nu, atceramies 2008. gada krīzi, atceramies Covid krīzi, atceramies Ukrainas kara krīzi. Tie ir visi lielie sociālie satricinājumi, kas parāda, ka sabiedrība ir ļoti ievainojama, ka lielie procesi ļoti smagi un reizēm neatgriezeniski ietekmē mūsu dzīves. Ja? Un tad, tieši tāpēc jau ar tik smagiem līdzekļiem kā lockdowns ir jārīkojas ārkārtīgi uzmanīgi. Lockdowns ir mājasēde, tas ir tas karantīnas režīms, kas bija jāievēro Covid laikā. Kuram ir gan pozitīvi, gan negatīvi efekti. Ja? Mēs varam teikt, ka kaut kādā nozīmē Latvijas sabiedrība joprojām no šiem efektiem nav atguvusies.
Bet nu, tā ir plašāka tēma. Ar to es gribu teikt, lūk, tā sabiedrības sašķeltība, tas lielā mērā socioekonomiskais dalījums, kur bagātie saglabā bagātību un nabagie kļūst vēl nabagāki. Tas nepaliek bez sekām. Šī sašķeltība, nevienprātība, savstarpējais niknums un aizvainojums, kas Latvijas sabiedrībā parādās, ir tiešas sekas ārējiem lielajiem determinējošiem procesiem, jeb KT. Raksta Adrians Bonners, Social Determinants of Health, an Interdisciplinary Approach to Social Inequality and Well-being. Jā, tātad jāskata komplekss. Tur ir socioloģija, tur ir politoloģija, tur ir filozofija, tur ir ētika, tur ir medicīna. Viss, kas tur kopā saistās. Tā ir lielā lieta, lielās pārbīdes, lielie procesi sabiedrībā. Un Pārsons izveidoja medicīnas socioloģijas lomu, noliekot veselības un slimības dinamiku sabiedrības struktūras centrā. Pārsons uzskatīja, un es piekrītu šim uzskatam, ka veselība un slimība ir sociāls process. Tad gan bioloģisks, gan ar sociāls process, gan arī psiholoģisks process, un vēl teikt, ka arī garīgs process. Bet par to mēs runāsim, kad mēs runāsim par slimības veselības modeļiem. Slimība un veselība ir process, kas attīstās laika gaitā, un to sociālo dabu mēs varam izprast un izpētīt daudz pilnīgāk. Un tādējādi mēs varam analizēt pacientu un veselības aprūpes speciālistu saskarsmes rezultātus. Un šos saskarsmes rezultātus mēs iegūstam vai no atvesaļošanās, veselības procesos, vai dažos gadījumos neveiksmīgā ārstēšanas procesā, kas nebeidzās labi. Ja, un tad jautājums, kāpēc nebeidzās labi? Daļai tas ir tāpēc, ka miedarbība nebija pietiekami sekmīga. Ja ārsts un pacienta miedarbība būtībā ir komunikatīva darbība. Spēja vienoties, sarunāt lietas, saprast, kā interpretēsim simptomus un kāda būs izvēlētā terapijas metode vai kurs, un kura labāka, kura sliktāka. Un, ja tur nav saskaņas, tad arī nav šī ārstnieciskā efekta. Un saskaņas tur nav, tāpēc, ka tas ir grūts process iedibināt saskaņu un izpratni divu cilvēku, ļoti atšķirīgu cilvēku vidē, kur viens ir medicīnas eksperts un otrs galīgi nav eksperts. Un kā viņiem sarunāt, mēs nezinām. Tas ir vienmēr jautājums, ja tas ir darba uzdevums. Prast komunicēt, ja prast veidot uzticībā balstītu komunikāciju. Lūk, Pārsons novatoriskais darbs aizsāka pētniecības virzienu, kas pēta, kā slimība ietekmē un strukturē sociālās attiecības. Un te jūs redzat, tas ir tie paši veselības sociālo determinantu pētījumi, Social Determinants of Health. Mēs redzam lielās grupas bildītē. Ja? Tur ir sabiedrība, tur ir dzīves apstākļi un rajons, kur dzīvo, tur ir pieeja veselības aprūpē, tās kvalitāte, tur ir izglītība un tur ir ekonomiskie rādītāji, un tur ir nabadzība iekšā. Un jūs varat ļoti daudz redzēt, tikko kā jūs piemērojat tai pašai Covid situācijai šo trešģi, ja? Apskatot visus faktorus, tur arī iezīmējās mūsu sabiedrības lielās problēmas un lielās vainas. Papildus var meklēt par šo visu arī Pasaules veselības organizācijas materiālos, ja tas ir linku esmu ielicis. Tā, veselības un slimības sociologi, kā to apliecina daudzskaitlīgās mācību grāmatas, demonstrē šos veselības socioloģijas pamatprincipus un galvenos analītiskos kritērijus. Un tie ir socioloģiskie kritēriji, kas ir standartā, kas nosaka sociālo variāciju, ietekmi uz slimības pieredzi. Tie arī tā sauktie demogrāfiskie kritēriji, socioekonomiskie kritēriji. Un tur ir socioekonomiskā klase, ģimenes stāvoklis, seksuāla orientācija, dzimums, etniskā piedarība, dzīvesveida un nodarbinātība. Saraksti ir dažādi, varbūt īsāki, varbūt garāki. Tos visus pētījumos jūs varat lasīt. Tie visi ir kritēriji, kas ietekmē pētījuma datus un rezultātu interpretāciju. Pārsons koncepcija izskaidro, kādēļ ārsta profesionāla autoritāte sekmē viņa dominances veidošanos. Tomēr mūsdienās daudzi ārsti, un tas ir gods un slava viņiem, atsakās no šīs dominantās lomas. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad ārsts dominē, tad atbildība arī pieder viņam. Un daudzi pacienti tiek aicināti to nepieļaut, uzņemties daļu atbildības paši. Proti, ka ārsta un pacienta sadarbība ir appusēji atbildīga. Nav tikai tā, ka ārsts atbild par rezultātu, ir ļoti liela daļa arī pacienta līdzdarbošanās, piedalīšanās, izpratne un vispārējais. Reālās attiecības
kas veidojas starp konkrētu ārstu un pacientu, ir atkarīgs no abu pušu nostājas un mērķiem. Un tomēr ārsts joprojām ieņem spēcīgu sociālo pozīciju. Ārstam ir tā tendence uz dominanci, un tad no tā ir jāsargājas. Galvenās ārsta un pacienta attiecību dimensijas ir, ka visa šī miedarbība un saskarsme vēlāk attīstās par reālām attiecībām. Kādā nozīmē? Tur ir uzticība, tur ir efektivitāte, tur ir sapratne, tur ir arī prieks, tur ir arī cerība, tur ir arī izmisums, ko pacients pauž. Tur ir ļoti daudz cilvēcīgu emociju, kas parādās. Nu, lūk, it kā mērķis un iemesls satikties ir medicīniski rezultāti, bet visa tā miedarbība ietver sociālos un humānos aspektus. Nu, tā tad attiecību kvalitāte ir īpaši nozīmīga, ņemot vērā to, ka veselības aprūpē steidzami ielaužās mākslīgais intelekts, un mākslīgais intelekts ir spējīgs, kā jūs redzat, kā grāmatas šeit liecina, arī uz empātiju. Un te jājautā, kā gan aparāts var būt spējīgs uz empātiju. Ja mēs runājam par valodu moduļiem, tad uz empātiju ir spējīgs nevis pats aparāts, bet aparāts izmanto empātisku valodu. Valoda tas ir kods, kurā cilvēki komunicē. Šis kods izraisa emocionālu reakciju. Tātad, protot lietot cilvēka apziņai saprotamu kodu, arī aparāts spēj radīt tādu pašu emocionālu reakciju, it kā šos vārdus būtu teicis cilvēks. Noķeriet šo. Mākslīgam intelektam nav jābūt apveltītam ar emocijām, lai lietotu empātisku valodu. Pietiek ar to, ka tas prasmīgi izmanto jau gatavus valodas moduļus, valodas konstruktorus, un tieši to arī ChatGPT, piemēram, dara. Izmanto šos gatavos valodas moduļus. Ārsta un pacienta attiecību dimensijas ir tātad šādas: vienošanās par piemērotāko veselības modeli. Nu, un te mums ir vesela gūzma. Tur ir biomedicīniskais, biopsihosociālais vai jaunākais biopsihosociāls spirituālais modelis. Otrais. Ārsta primārais ētiskais pienākums un ārsta un pacienta skatījumā, kā mēs to definējam, un tad tā vai nu ir pacienta autonomija, vai tas ir laba darīšana, jeb šīs labvēlība, beneficence princips, un patiesa terapeitiskās komunikācijas dziļums un tās ieviešana praksē. Primārais ētiskais pienākums ārstu ētiskā orientācija balstās uz to, vai prioritāte tiek piešķirta pacienta autonomijas principam vai šim te labvēlības, laba darīšanas principam, kas ir raksturīts citām kultūrām, citām kultūras tradīcijām. Autonomijas princips. Autonomija ir jēdziens, kas atvasināts no grieķu vārdiem auto, paš un nomos pārvaldība, tā ir pašpārvaldība, un socioloģiskā nozīmē autonomija ir pacienta pašnoteikšanās spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt izvēles, kā arī tiesības uz to, lai citi šīs izvēles respektētu. Ētiskie principi liedz ārstam rīkoties bez pacienta pilnīgas un apzinātas piekrišanas. Autonoms cilvēks, ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka spēj pieņemt racionālus un kompetentus lēmumus pēc rūpīgām pārdomām. Nespēja pieņemt šādus lēmumus var būt saistīta ar nepietiekamu vecumu vai psihiskiem traucējumiem. Nespēja var rasties arī no piespiedu ietekmes vai pārmērīga spiediena dēļ no ģimenes locekļu, ārsta vai cita veselības aprūpes speciālistu puses. Autonomijas robežas nosaka tas, ka darbība nedrīkst nodarīt kaitējumu citiem. Ārstam ir jāapzinās šīs robežas. Un pacienti nevar pieprasīt, lai ārsti pārkāpj savus profesionālos pienākumus. Nu, proti, pacientiem ir tāda tendence pieprasīt unikālu sevi vērstu aprūpi. Un nevar pieprasīt ierobežoto resursu apstākļos, piemēram, kad ir ierobežots daudzums aknu transplantācijai, lai man tiktu pievērsta prioritāra uzmanība. Ja tur rindā ir vairāk gribētāji, tad tur ir jāpieņem lēmums citādāk. Tātad, bet pacienti vēlēsies šādu prioritizāciju savā virzienā, un tad ārstam ir jāspēj ētiski tikt galā ar šo situāciju. Īsta informētā piekrišana pastāv tikai tad, ja pacients ir kompetents, ir saņēmis visu informāciju, kas var ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Viņš izprot šo informāciju un pieņem lēmumu brīvprātīgi. Pacientam jāsaņem visa būtiskā informācija par savu veselības stāvokli un alternatīvām ārstēšanas iespējām, tostarp par iespējām ieguvumiem, riskiem un izmaksām, kā arī citām sekām un ietekmēm. Ķirurģisku un citu invazīvu procedūru vai procedūru, kas saistīts ar būtisku risku gadījumā.
Pacientam parasti tiek prasīts parakstīt oficiāli informētās piekrišanas veidlapu. Bet, protams, ka informētās piekrišanas veidlapa Latvijā ir standarta variants. Tā ir standarta prakse, kuru lieto absolūti visi. Un šis te labvēlības princips, jeb laba darīšanas princips, rīcība pacienta labā, lai gan vispārīgā nozīmē šis jēdziens attiecas uz labestības, laipnības vai žēlsirdības veicināšanu, medicīnas kontekstā tas nozīmē, ka ārsts veic jebkādas darbības, piemēram, arī ķirurģisku iejaukšanos vai medikamentu izrakstīšanu, kuras tiek uzskatītas par pacienta labākajām interesēm atbilstošām darbībām. Un tad te var būt ētiska dilemma. Var rasties konflikts starp pacienta labākajām interesēm, šo te labvēlību, labdarīšanu un informēta pacienta vēlmēm, jeb autonomiju. Un ārsts rīkojas paternālistiski, jeb aizbildnieciski, ja viņš vai viņa ignorē pacienta vēlmes un veids darbību, kas tiek uzskatīta par pacienta interesēm atbilstošu, bet kuru pacients pats nevēlas. Jā, tā tad nevar ar varu nevienu ārstēt. Pacientam ir tiesības pat pavisam muļķīgu apsvērumu vadītam atteikties no kaut kādām ārstnieciskajām darbībām, un tas mums ir jāņem vērā, tāpēc, ka mēs operējam pēc šī te laba darīšanas principa. Mēs vēlam labu un daram labu medicīnā. Tad trīs komponenti, kas ir raksturīgi terapeitiskai komunikācijai, jeb ārstnieciskai komunikācijai. Ārsts uztur atklātu, pilnvērtīgu komunikāciju ar pacientu un brīvi uzdod jautājumus gan par psihosociāliem, gan fiziskajiem aspektiem. Pacients sniedz ārstam pilnīgu un atklātu informāciju, brīvi uzdod jautājumus un meklē skaidrojumus. Starp ārstu un pacientu veidojas patiesa profesionāla uzticēšanās. Tātad atklāta, pilnvērtīga komunikācija, atklāta, objektīva informācija, jautājumi un skaidrojumi, un no tā izrietoša uzticēšanās. Bet var būt šķēršļi, ja barjeras, kas šādu te kvalitatīvu komunikāciju var kavēt. Un tā var būt medicīniskās prakses vide. Tas ir telpas iekārtojums, tās piepildītība, pārpildītība, smaržas, skaņas, dokumentācijas prasības, un tas viss var veicināt diskomfortu. Medicīniskās vizītes ilgums. Nu, vidēji 13, 16 minūtes. Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka pacientu daudz, ārsta maz. Parasti tiek taupīts laiks. Un šajā laikā ir ļoti grūti izveidot ciešas terapeitiskās saiknes, labas attiecības. Var, bet tiešām grūti un jābūt ļoti meistarīgam šai ziņā. Pacienta psiholoģiskais stāvoklis. Nu, proti, pacienti taču lielākoties izjūt sāpes, viņi jūt diskomfortu, viņi piedzīvo trauksmi, vai pat nu, reizēm vienkārši bail no ārstiem. Viņi izjūt pārāk lielu šo cieņu un bijību. Tas viss traucē nu, izveidot adekvātas, līdzvērtīgas, līdzsvarotas attiecības. Nu, tāpat arī ārsta un pacienta atšķirīgās gaidas, ja bija šīs vērtības. Nu, pacienti meklē taču ne tikai medicīniskus risinājumus. Viņi meklē arī psiholoģisku atbalstu. Nu, un savukārt ārsti gan laika trūkuma dēļ, gan profesionālā fokusa dēļ mēdz izvairīties no diskusijām par pacientu bailēm, par viņu trauksmēm, par vispārējo. Nu, pārsvarā koncentrējoties tomēr uz medicīniskiem faktiem. Nu, tātad, domājot par to, kā primāri tikt galā ar šo ķermenisko kaiti, nevis ar pacienta psiholoģisko stāvokli. Nu, un medicīnas ētika tad šeit atrodas tādā interesantā pozīcijā. Jā, no vienas puses mēs prasām efektīvu laika izmantošanu un fokusēšanos uz prioritārajām problēmām, bet no otras puses mēs gribam, lai ārsts ir velta laiku pasniedzēju nu, tātad šaubu izgaisināšanai, informācijas papildināšanai, nu, vienkārši emocionālas attieksmes paušanai, līdzjūtības paušanai. Un tas viss padara medicīnas profesiju ļoti izaicinošu, jo kā te mums liecina nesenas pētījums, ka ārsta un pacienta prioritātes sakrīt tikai 69% gadījumu, no daļai sakrīt 19% un nemaz nesakrīt 12%. Nu, mēs varam teikt, ka šie te, nu, ir tā, ka diezgan droši iespēja, ka mēs nesapratīsim ar pirmo brīdi to pacientu. Mēs nebūsim ieklausījušies, un tas var prasīt vairāk nekā vienu vizīti un vairāk nekā vienu sarunu.
Vēl valodas barjeras. Nu, protams, sabiedrības daudzveidība nozīmē, ka arvien vairāk pacientu ir ar ierobežotām valodas prasmēm. Tas ir, mums ir darīšana ar cilvēkiem, kuriem mūsu dzimtā valoda nav dzimtā. Latvijā vispār tā ir interesanta problēma, jo mums ir divkopienas valsts. Tātad mēs joprojām neesam likvidējuši barjeru, kas ir starp dažādām sabiedrības grupām. Vieniem, kam ir tāda barjera, šī valoda dzimtā, un otri, kam ir tāda. Ārsta komunikācijas stils. Nu, te arī sociālā distance ir kā profesionālā distance. Proti, ārsti bieži apzināti, un tas tur arī ārsta ētikas tur citi prasa, ka ir jāievēro šī profesionālā distance, bet tas bieži tiek interpretēts kā ārsts, nu, tā kā runā ar pacientiem no augstākas pozīcijas, dod strupas tādus, nu, neizvērstas atbildes un vispār neveicina dot tādu atklātu un dziļu komunikāciju. Pacienti arī bieži nesaprot ārstu lietoto terminoloģiju, profesionālo žargonu, un pat izglītoti pacienti nevienmēr pilnībā izprot sasniegt šo te sniegto informāciju. Nu, tāpat arī mūžīgais laika trūkums. Ārsti ir pakļauti ievērojamam laika ierobežojumam, kas apgrūtina pilnvērtīgu komunikāciju. Jā, nu, ja gribas nedaudz uzlabot savas zināšanas un prasmes šajā ziņā, tad ir ieteicams lasīt šo te Līga Gutkinda grāmatu Becoming a Doctor no studenta uz speciālistu. Jā, tā tad ir Melvina Konera grāmata Becoming a Doctor, A Journey of Initiation in Medical School. Un tepat viņš lieto šo te vairāk garīguma sfērai raksturīgo terminu iniciāciju. Tad jūs redzat šeit Tāņas Helleres grāmatu Everything You Need to Know About Medical School, Residency, Specialization and Practice on Becoming a Doctor. Un tad ir nu, tātad How to be a Pre-Med, Hārvardas medicīnas skolas šī sagatavošanās vadlīnijas, ja, studentiem un arī vecākiem. Nu tā, bet pabeidzam mēs šodien ar citātu no Tolkota Pārsonsa, ka veselība un slimība ir sociāli konstruēti jēdzieni, kurus būtiski ietekmē dotās kultūras normas un priekšstati. Atcerēsimies tātad, ka priekšstati par veselības un slimības nozīmi ir saistīti ar konkrēto kultūru, kur mēs runājam. Tas arī šodien ir viss. Paldies, ka klausījāties!